Vakar, mazo draudziņu. Jā, ir vakars, nav rīts. Svētdienas vakars. Atvadījos no savas mūža mīlestības un braucu uz darbu. Kā jau parasti garā pastaigu. Vakariņas un aiziet darbos. Braucam uz bāzīti. Piektdien sāku mašīnu mazgāt, it kā tā nebija, man liekas, 5 nedēļas mazgāt. Kaut kā pēdējā laikā piektdienas ir tik šausmīgi garas, ka brīžam pat beidzās sestdienā. Nu, es ar to domāju, ka sestdienā jāpabeidz to, kas piektdien iesākt. Tā kā tā mazgāšanām galīgi bēdīgi bija. Piektdien iesāk, palika tumšs galīgi, vairs neko neredz. Visu it kā apmazgāja, tā bija zemes krāsā, visu tā mašīna mela kā vēls. Palika vēl borta nenomazgāt, nu neko vairs nevarēja redzēt. Tad es tur noķēpāšu, pleķēju, nu visu un kādu jēgu. Bet šodien aizbrauks būs tāpat jau tumši. Jāieskrien Skrundā Elvītī, veikalā vēl, kaut kādi našķi jānopērk. Kā jau man komentārā rakstīja, tu jau tāds našķis vienas sapircies. Nu jā, es jau nepērku saldētas gaļas, tur zupas kaulus un kartupeļu maisu. Neko baigi negatavoja, jā, tā tika. Uzkost kaut ko. Bija nozudis labu laiku, Rinalds. Jā, bija. Nu, ja es tagad sāku stāstīt, kāpēc nefilmējās, kas pa lietu, tad tas izklausīsies pēc tāds čīkstēšanas, sūdzēšanās. Man tas neļauj, man to, man šo. Labāk vienkārši braucam, daram. Sezam atveries. 2 miņoni stāv, tā kā goda sārdzi. Tā, kas te notiek? Baigā mazgāšana notiek, Nauris mazgā. Egars kaut kur taisās. Viltnieks viņš spīdina savu kumotu gaismas virsū, lai redz kaut ko nomazgāt. Aizmugurē brīvi, un man ir reku toču uz vidu. Nu, pret šito. Tu jau, ka tev ir ka man ir trūbetas savādā. Tev arī nav šitā. Citā vietā pieskatās. Pavisam citā vietā. Viņi tāda līka. Jā, tur gaisa, tu viss skaidrs, aizmugurē 3 caurumu brīvi. Nu, cik tev ir iespastīgi? Bet man iznāk šitā te, ka viņš man ir kā 2 caurumi sanāk pa 2 caurumu točni iznāk. Jā, un tad tev paliks priekšā 1 caurums tikai. Jā, Naurim jaunajai mašīnai. Nu, kādai tur jaunajai, lietotai, bet citai, jaunākai. Kaut kur sedli nav īsti vietā. Baigi problemātisks, pareizi sakraut, lai nav pārsvars uz velkušu asti. Sāk pētīt, kad sedli baigi uz apakaļ. Ko tas vācietis tāda ir vilcis, skaties sedli tik tālu ir. Jā, vēl gardīnas ciet. Un jātājas vakars. Cik es sapratu, tad rīt mums stāv priekšā ceļš uz Igauniju. Čau, labrīt! Esam izgulējušies. Varam
tiešām sāk kaut ko rušināt. Brauksim krauties tepat netālu. Sākam ripināt 380 km līdz galam. Pa ceļam jāuzstājas pauzīt vēl. Bez pauzes galā netiks. Jāpēd pusdienu, jāielai degviela. Kaut kāds tāds plāns. Nu re, ieradāmies. Pat nav 3:30 vēl. Man ir savs. Tu jau tas iestieps to gumiju jokaidīt. Nu, normāli, tad tas Man ir liekas, savs. šitā mala jānoslauka lupat, man viss viņas lapi. Šit kā iekāp tad vēsu bija, bet slapi nav. Bet slapi nav. Pagaidām strādā tā lenta. Smuki nav, bet darbojās. Nav jau arī nesen. Maz baigi ievērot. Nopērs baltu lēnu, vispār neredzēt. Tas ir pirma. Visam kam? Iekamē man. Tā lieta ir nodarīta. Vēl tikai neuzsagaidīt tālāko komandu, kur jābrauc. Stāvam visi rindiņā, gaidam. Rīkojums ir braukt pie Tartu, kaut kur nomesties mierā.
Kādu stāvvietu atradām. Taisam nobeigumu, ladām iekšā valsti. Un viss vakars. Augsti. Tā, bišķi uz āmurīšiem un sāksim kustēt. Biju logā ielicis. Visiem bija. Te ir šildi pielikt, kad vajag ielikt logā, kad apstājies, jo stāvēt drīkst tikai 72 stundas. Šajā stāvvietā. Kaut kādas ziņas nāk, kaut kādi rīkojumi, bet es netieku klāt, es aizmirstu telefonu, jāku kabatā, jāku karājās tur. Apstāties nevar. Arts aiz muguras. Tad es būšu pēdējais rindā. Jā, brauksim uz Purvu tomēr, pēc Kūdras. Jāsaspiež koordinātas iekšā. Navigācija rāda 60 km. Līdz Purvam. Jāved uz Rīgu pēc tam. Nu labi. Baumo, ka šī Kūdra labi birstot ārā. Uztraukumam neesot pamats. Nu redzēs. Gandrīz esam atbraukuši. 1,3 km vēl. Es te, man liekas, ka vienreiz grāvos. Te Purvā tāds betona plāksnes bija salikts, tās tur puses sadrupušas, viena gaisā, viena lejā, beigās malas, kantes, šaurs. Brauc un skatījos, ka kaut kur nenoplēš kādu bāku vai buferi. Man jau te buferi vispār ir labi, ja sprīd no zemes. Tā kā pirmai formulai. Laikam te būda jāieķešo kaut ko rādību, jā? Tur šeit, Juris. Jā, būs nārā dabūties. Jā, jau ejam. Ejam. Mums jau tur uz priekšu vajag. Būt runājot sev vienu kraunu, tad mums tur vajadzēja. Ko? Tā būs materiāls uz urrājiem. Ko tu domā? Kūdra tā ir nopietna štēle. Ļoti nopietni. Kūdra tā nevar rakstīties. Kūdra, tas ir sīkums, bet kūdrā ar apsis tas jau ir nopietni. Pareizi? Pareizi, tu saki, jā. Tāpēc ņemam slaucīt. Kur tā lai slaukt? Pat pēc zemes var slaucīt, vai? Nu jā, nu. Kur tad vēl? Kas tad tev tur kilogramiem ir? Es pa dubļiem tur Slaucīsim, līcīšos. slaucīsim. Ko man cepura kaut kāda? Jā, ir. Nav maza.
kur uz priekšu. Sarūpēja pat kompresoru mums te. Lai var izpūst visu šķirbiņas, viss, jā, mums redz raps bija un kūdrā raps nedrīkst nekādīgi. Rēķini nezinu, kur to kūdru ved, kaut kāda Beļģija, Itālija, kur tur aizvedīs un ārzemniekiem mazdārziņos sāks raps saukt. Tik labvēlīgi augs un rapsim silta kūdra, ko labāk var gribēt. Tā nedrīkst būt. Nu, nāc meklē raps. Paskatīt, šidā nav bijis. Šit tik tīrs tev nav bijis. Baloniņu piekrāsot vienreiz. Ideāli. Paprast, kompresors redz atradās, varbūt arī krāsa atradīsies. Tad jau jāraut tev kompresoru, ne? Jā. Ko es būtīšu, pasties, nu? Tu kaut ko var atrast? Nu, ne, Marek? Nu, Ko es tur saimnieks būtīšu? pieņēmis tev, tad tu varēsi nepūst. Un kas tad tas ir? Kas tad tas nav? Pagaid! Re. Nevajag tik sīkumā. Re. Es nāku pieņēmu darbu. Viņa pieņem, kā izskatās. Nauri, uzbraucam. Brauc iekšā, tev izstāstīja. Tu biji pirmais. Nē, tu pirmais. Tev izstāstīja sistēmu. Es tev no muguras pakomentēšu. Brauc līdz pašam galam. Man pauzi. Saimnieks teica, ka ceļš esot ļoti bēdīgs, lai uzmanīgi brauc. Nu labi, jau labi. Mēs jau vienmēr uzmanīgi. Jābrauc līdz pašam galam, tur, kur plītis šitās plāksnes beidzā, tur var apgriezties. Tad atpakaļ ceļā jābrauc, tur stāvēja ekskavātors, tad tā jāpiebrauc. Cerams, ka kamēr izbrauks ārā no tā purva sakratīsies bišķi tas kaudzes, jo šobrīd tur ir tādas spicītes, ka tentu pārdabūt ir diezgan problemātiski. Un netīk jau tur bradāt pa to kūdru un šķūrēt. Sakratīsies, es domāju, sakratīsies. Nu, nezinu, kā to ārā biršana būs, nemaz tik sausu viņa nav. Diezgan tāda mitra un, kā lai pasaka, lipīgi izskatās. Jā. Svaram te nekāda nozīme nav, te viss tiek mērīts kubos, 50 kubi un aidā. Laikam jau apmaks arī iet pa kubiem vai pa kilometriem. Nav ne jausmas.
Man tas neinteresē. Tad es arī. Jā. Jā. Tikai jāizdomā, ko klāt. Parād vīram sievu. Krāsā. Labā. Nu, iebraucām Rīgā. Braucām pa Rīgu. Pulkstens 15:45. Tagad ir aktuāls jautājums. Izkraus mūs šovakar vai arī neizkraus? Nav ne jausmas. Tad kūdra nav vesta bieži. Kas kur ar tiem darba laikiem nav zināms. Ir jau darbiņš rītdienai, rīt jākraujās Lietuvā. Nav tālu te pie pašas Latvijas robežas, bet nu vienalga. Nu Rīgas līdz robežai ir ko pabraukt. Vēl jau būs baigā tīrīšana, pucēšana, kad to kūdru izbērs. Esam ieradušies. Naužs ir iegājis uzzināt. Ņems, neņems, kas te būs. Tā. Kaut kā izbēra. Jā, nebija tik vienkārši. Sākums, kas nu bija, tumšs palika. Sākums izbira. Un pēc tam tur priekšgalā pašā augšā palika. Bet es braukšu kaut kā apmeties šipos, jo tad nevarēju ielūst. Jā, un kaut kā izbēra. Pēc tam birstīti. 2 reizes dienā birst jau, nu tā kā vecos laikos. Tik bieži sen nebija slaucīts. Tu apgriežās, neko neredz. Bet Marek Rinalds tur čakarējās, bet tur paņem pa labi. Tur ir ritīgi liels laukums, kur varam brīvi apgriezties. Es te tā kā mežnieks griežos, ko ar savus riteņus redzā. Kocinieks, piedodiet, kocinieki. Jums jau nepatīk, ka jūs pa mežniekiem sauc, nes kāpēc. Kāds varētu paskaidrot? Te pa labi iekšā, jā? Jā, ierā, un tur ir liels pleķis. Ved taču mežu, ne? Nu jā, koks it kā arī vēdnīt, tā ir tā pareizi. Čau, labrīt! Esmu Lietuvā. Bez 5 minūtēm 8. Tuvojos iekraušanai. Nezinu, būs tur kāds jau priekšā vai nebūs, vai es būšu vienīgais. Vai man vienam tas viss daudzums jāsavēt ir. Kā tur vairākas kravas, ko vest. Vakar galā uz tejienu nebrauc sveša vieta, tumšs jau nezinu, kur braukt.
būs kur stāvēt vai nebūs. Tāpēc paliku Elejā, Astartē nolikos mierīgi. Tā līdz galam tad sanāca kaut kādi 40 km vēl ko braukšu šorīt. Tā ir, ka zinām vietu, tad jau es zinu, tā es aizbraukšu tur, aiz tā stūra, pie svariem, tur es nolikšos, tur vietas ir, pat 3 mašinām. Bet, ka ir pilnīgi sveša vieta, ko tu zini, aizbrauks galā, atradīs to vietu tur tumsā un varēs tur apstāties, vai nevarēs, vai vispār var iebraukt tai sētā, ja būs ceļi, būs jāguļ. Tāpēc, jā, svešā vietā nav ko piedzīvojums meklēt. Paliek kaut kur pa ceļam ar ērtībām apstājās tankštēlē un ir. Tur tas varētu būt. Jā. Kaut kādas mašīna pēdas ir smagā. Tik jābrauc iekšā, ne? Jā, sazvanīju saimnieku. Tūlīt atskries. Nostājos jau zem trūbas. Taisam vaļā. Tūlīt viss notiks. Tā, cik tālu mums tā truba ir. Reku. O, saimnieks atskrēja. Kas nekaiš vasarā? Nu, jāpaunājās ar lupatām. Šortiņos, tēkrekliņā. Iekšā ārā. Braucam uz Dobeli. Kaut kādā 80 km, kur ripot. Saimnieks tāds pļāpīgs oņķīts visu to laiku, kamēr krāvās runāja un runā. Par politiku, par ekonomiku. Laikam jau visur, visās valstīs cilvēki čīkst vienā. Nekad nevienam nebūs labi. Nekur valdība nepatīk un nekur dzīves līmenis nepatīk. Nekas nepatīk. Kas tad te Ziemassvētku eglītes auga? Baigā plantācija. Rīktīgi. Smukas visas. Naudiņa auga. Katru eglīti rēķina kaut kādu 15-20 eiro, ja cik viņš tur maksā uz Ziemassvētkiem. Kaut kas pa naudu te izaugusi. Nu jā, bet neizaug jau ar viņu, tā kā salāti vienā pusvasarā. Braucu apakaļ. Kravu izbēru. Vienkārši bedrē iebēru un visu. Braucu apakaļ. Cits norādes nekāds nebija. Ja man atsūtīts viss tas apjoms bija, tad man vienam tas arī jāpaveic. Sanāk 4 kravas. 2 drošas šodien atvedu.
Atkal jānomaina valsti. Tā redz. Tālāk jau tā filmēšana ar tā bremzējās. It kā ir šis un tas, un pēc tam šitā tramvaja reize sākās. Nu vienu to kravu uzfilmēju, ko tad otro, trešo, nu viens un tas pats, ko tad es tur vairs parādīju. Nākošajā pagriezienā griezieties pa kreisi. Nu re, saturs neesot ko filmēt, kā tad neesot. Šeit tev mīksteiz. Es jau sen gaidīju, kad tas notiks. Un jau tām riepām, tam vidējam tiltam bija jau tas riepas jau, man liekas, viņam kad 4 gadi tulīt būs, tās vēl no rūpnīcas, tur ir kā pieskrūvēti riteņi, tā, es nezinu, kā es jums vaļā vispār pat dabūtu. Gaļas mašīna nav. Nu, jāmēģina. Piezvanīja Naurim, tas atbrauks man izglābt. Tam ir gaļas mašīna iedot. Sarunājām, ka viņš atbrauks. Aizbrauks vienu to kravu paņēmt, ko es te vadāju. Vienu no tām, un tad garām braucot pieskaries te. No Rīgas uz Dobeli kaut kur brauc. Pamainīja bišķis plānus. Ar tām trubiņām, kas nāk mašinai komplektāti līdzi no rūpnīcas, kas paredzēta riteņu skrūvēšanai, nu varbūt tādas skrūvas, kas ir kaut kad nesen skrūvētas, kaut kas darīts tam ritenim. Varbūt, ka var. Vēl ir arī vecā rūdījuma šoferīši. Piebrauc, apstājās, paprasīja, vai nevajag līdzēt kaut kā. Mūsdienās tas ir retums. Lido glābējs. Pilnās burās. No, Prieks tev redzēt. tikko es izdomāju, Nezinu. pirms mēs sākam lielos darbus, man jāpasveicina mamma dzimšanas dienā, jo šodien ir dzimšanas diena. Un tad tev būs video jātais grib vai negrib, jo savādāk, ja nedabūs sveicienu no manis. Ciemās aizbraukt nevar? Es aizbraukšu kaut kad, Labi, kaut kā tā. labi. Un sāksim strādāt. Iedu atslēgu. Gaid atklāt. Tas ir interesantāk, ja es tev varēšu braukt līdzā uz iekraušanās vietu, bet tam man pašam būs jāmeklē. Es tev iedošu precīzes koordinātas. Jā. Ceļu tu nepērc. Nē, te nav jāpēr. Tāda man pašam ir. Es jau savādāk netiek pie atslēgas. Tas ir vienīgais, kas man ir. Man jau bija plēvējis viss. Postiet. Neviens krāpēji. Jā. Mēģinās, ja Pa ne? diviem varbūt ka var. Kas to?
lokās pilni. Tev pāris kilogramu vairāk nekā. Man jau tik, cik tā jaka sver, cik ir, es jau pats neko. Dankās kaut kāds šķīps paliek. Mēs varam atnest savējo, vēl palikt ego. Darbojās. Svaigā. Viņš jau ir tā kā nomērīts to augstumu speciāli. Uju! Ā? Mīt. Man jau nevajag kur riteni. Ko tā? Riteni. Tā māma. Jā. Aha, redzi? Atlic. Daudz triki, es pat nezināju. Tas tev pa to līdzēšanu. Man jau pa nakti mīkst, es jau nodauzu viņus tāpat. Vai nu es braucu, kamēr viņi plak. Labi, iepildu smagu. Vēl nav nodevus pietiekoši. Brēmuši apsījies par reizi. Nē. Ko es tur redzēju? Varbūt svētdien jāpaliek vāzē, jāmai brēmuši. Vajag redzēt kaut ko. Redz, ka disks ir iedēļ. Te var redzēt, kaut kas jau ir. Dzīvām varbūt izaugs. Viņš nelieto brēmas. Brēmas jau ir domāts gļēvuļiem. Nomērīts. Jā. To ir zelta. Jā, nav varianti. Nu, paldies Naurim. Tas ir zelta cilvēks. Kā jau pa diviem un vēl ir ko rorei galā uzbāzt, pagarināt rori, tad viss tika arī bez gaļas mašīna. Nu, gaļas mašīna iet ilgāk, viss tas process. Vienam ir labāka gaļas mašīna, bet divatā var arī ar trubām iztikt. Uzbāzt trubai galā vēl vienu riteņu atslēgu un Naurim tomēr kaut kā 10 kg vairāk pa mani ir. Tad izdevās. Nu jau pulkstens 3. Izbērt es vēl paspējuši, un tad vēl jābrauc atpakaļ to pēdējo kravu tad savā. Nu, čau, labrīt! Šorīt jau esam kaut kur pie Daugavpils. Nav, ja ne. Krausimies uz Rīgu. Tad jau cerams, ka tas arī būs viss. Es tā ļoti ceru, ka nekur vairs neaizdzīs. Atbrauc vakar, jā, 10. vakarā. Atbrauc vēl kabinājis piekabu nost, smērēju sēdls. Es nezinu, kas ar to mašīnu ir, kaut kāds poltergeists iemeties. Nav iespējams pabraukt ar viņu. Taisni iet. Un likumā arī bija taisni. Es jau domāju, nu sēdli, nu smēri ir sasmērēts, viss ir atkabināja, jā, viss jēls. Bet kreisā līkumā liekas, ka ies taisni un
kaut kā iestūrēt, tad liekas, ka gāžās apkārt. Labais līkums vēl kaut cik. Kreisējos tie murgi, pilnīgi slapi muguri visu laiku. Kā es ziemā braukšu, es nezinu. Otrādi, ja braukt, tas var labāk rādīt mašīnai, bet tad sanāks bišķi slīpumā tagad. Pēkšņi plāni mainījās. Divas mašīnas te braukāja, kaut kāds vagons krāva. Pa cik nāk piekdienas vakars klāt. Laikam jau, lai tiem baigi neievelkās visi tie darbi. Tad piesvied mūs ar tur klāt. Tu nāri pa labi aizbrauc un pa kreisi. Pabeigt tos vagonus. Un tad visi brauks uz Rīgu. Nu tā. Esmu ostā, izbēros. Var doties uz bāzīti. Nedēļa beigusies, pulkstenis ir 4:30. Tūlīt taisīs krastmalu ciet, jo tur kaut kāda pirmsvētku sagatavošana notiek. Tā kā jāmeklē kaut kāda apbraucamie ceļi. Es tagad esmu Vecmilgrāvī. Nekāda izbēršana, neko es te nefilmēju, jo turpmāk ostu filmēšanas nekādas vairs nebūs. Jo arī ostas policija mani skatās. Un pagaidām tā pa draugam aizrādīja vecīti. Met mieru to filmēšanu ostās, sanāks nepatikšanas, jo viņi arī sapulcēs to esot vairāk kārtīgi apsprieduši jau. Nu, ne konkrēti par mani, bet vispār par filmēšanu ostās un fotografēšanu. Tā kā jā, nekādi kadri no ostas vairs nebūs. Laikam, ja nekļūdos, vismaz 90% kraus iet uz ostu vai no ostas. Kaut kas cits būs jārāda, tie 10%. Tā kā tā, jā, braucam uz bāzīti un tad brauksim mājās svinēt svētkus. Visiem jums priecīgus svētkus. Īpaši sveiciens Nauru mammai dzimšanas dienā. Un atā.